Raidījumu organizē Miss un Misters Latvija, ģenerālsponsors Kiwi, Art of Nature. Es biju ļoti priecīga, kad es uzzināju, ka es esmu piekritusi konkursā. Ja. Es nekad nevarētu domāt, ka es būšu pieņemta. Man ļoti patīk mūsu kolektīvs, mēs esam ļoti draudzīgi, mēs atbalstam viens otru un es ceru, ka mēs būsim ļoti labi draugi arī pēc konkurses. Šodien mums ir viena no mūsu nodarbībām, tas ir runas māksla, un šajā nodarbībā mēs cenšamies runāt labi, un mēs darījām ļoti jaukus uzdevumus. Piemēram, mēs pastāstījām latviešu dzējuļus, un tas trenē mūsu dikciju, mūsu spēju runāt, un tas ļoti labi trenē mūs, kā uzvesties pie lielas auditorijas, jo daži no mums ir krievi, un tas ir ļoti svarīgi nodarbības. Jo tagad es nešaubos, un man ir mazāk šaubas, kad es runāju pie lielas auditorijas, un tas ir ļoti labs treniņš. Ventspilī vakariņās vesels vēzums varītu vēža. Liels nopelns ir mammai, jo viņa atsūta informāciju par konkursu. Es izlasīju, viņa teica, lai izmēģinu kaut kas jauns, es pameklēju vairāk informācijas, nolēmu tiešām pieteikties. Noteikti nenožēloju, ir ļoti interesanti. Ir daudz dažādu attīstošu nodarbību, personāla izaugšu attīstošu. Tiešām patīk. Man šis konkurss ir pilnīgi kaut kas jauns, tāpēc viss bija tāds, wow, kas, kā, kur, kā būs. Noteikti nezināju, ka tikšu tālāk. Priecīgs biju, tāds pārsteigts, arī nezināju, ko sagaidīt turpmāk īsti, jo pilnīgi kaut kas jauns. Bet ir interesanti, noteikti uzzinu šo to vairāk par visu to lauciņu skaistumkopšanas. Šobrīd skaistumkopšanai ļoti maz veltu laiku. Šodien mums ir runas mākslas nodarbība, kā jau redzat, cilvēki praktizē savu runas mākslu. Kā jau visiem, ir ko izkopt, ir kaut kur aizķeršanās, noteikti noder. Arī publiskā runa, kā mēs visi saskaramies ar publisko runu, un šīs nodarbības noteikti palīdz arī viņas attīstīt, tas ir ļoti svarīgi. Un iet labi, katrā ziņā pēc nodarbībām ies vēl labāk. Liels prieks iepazīt visus šos cilvēkus, kolektīvs ir superīgs, ļoti daudz varam pasmieties kopā. Strīdi nekas tāds nav bijis, ir labi. Nonāca tā, ka piedalījos Jelgavas misteros, ieguvu vicemistera titulu, un nākošais solis jau, kā jau zināju, ir Misters Latvija. Tālāk es nolēmu šeit piedalīties, konkursu atlasē tiku finālā iekšā. Un tālāk mēs šeit visi nonācām. Jā, varbūt minimāli ir tā, ka es jau kaut ko tādu līdzīgu apgūvis, un es jau kaut kam līdzīgu gājis tauri, bet šeit ir bišķi savādāk arī. Savādāk varbūt māca, varbūt kaut kāds vairāk dejas jāmāc. Mums, piemēram, Jelgavā bija jāmāc viena deja, šeit ir, es nemaldos, 8 ar visādiem iznācieniem. Bišķi ir sarežģītāk, un ar darba dzīvi ļoti grūti apvienot, kā paralēli vēl strādāju Jelgavā, un visi notiek Rīgā. Ir grūti diezgan izbraukāt to visu. Nē, protams, galveni cilvēki tiek iepazīti visapkārt. Protams, tas viss pēc tam ar nākotnē gan jau noderēs. Ir tā, ka tik daudz vēl paspējis neesmu tās nodarbības izkopjot, tāpēc, ka biju nesen aizbraucis uz Vāciju komandējumā, un es atgriezies atpakaļ tagad, un tā otrā nodarbība, kas viņu tikai tiek apmeklēt. Un pamazām es tā cenšos tik līdzi, bet arī daudz kas jāpiekop, jo man ir senči nāk no Latgales, un tad man ir tā, ka katra bērnībā vasara tika pavadīta Latgalē, un man no tiem jauniešiem ir pielikusi ļoti interesanta valoda, tā ka, runājot, man bieži nesaprot, jautā, vai es esmu krievu tautības cilvēks, bet es atbildu nē, bet es esmu samācījies no latgaliešiem visādus teicienus, un tad tas vārds nepareizi izrunājas. Kā man vecmota sacīja, jāiet guļbesīt. Varbūt arī ir ļoti daudz skaisti puiši. Nezinu, visi talantīgi ir, par to jau manīs, kā žūrīlens. Strādāju darbā, līdz atnāca māsas darbu un piedāvāja vienkārši pafotografēties. Un tad man bija tāds, tā kā nebūtu pirmā reize. Un tad šis viss izvērtās pavisam lielāks un savādāks. Nē, es parasts lauku puika.
Ir iepriekš bijis logopēds, tāpēc neko jaunu gluži neesmu iemācījies. Tas nevis priekšrocības, bet tie ir mīnusi. Es uzaugu ar runas problēmām. Man bija korektēšana, jā. Man bija korektēšana. Mans žagaru sēšts ir arī tavs žagaru sēšts. Es redzēju reklāmā, ka būs kastings, un es saku, gribēju sevi izmēģināt, un speciāli priekš šī konkursa nometu 30 kg. Jā, es vienkārši gribēju pierādīt sev un pierādīt arī citiem, ka, ja cilvēks grib, tad tiešām viņš to spēj. Un es saku arī, protams, to sociālās tīklos, protams, rakstīt savus rezultātus, un līdz ar to man parādījās cilvēki, kuriem es tagad palīdzu tie, kuri grib arī justies brīvi un vieglāk. Bez spoguļa es tā īpaši no rīta nozgājos un viss, bet treniņiem es ļoti lielu laiku veltu. Man dienās arī sanāk 3-4 treniņi. Jā, dažreiz bet 1-2 ir stabili treniņi. No šī konkursa es iegūšu pirmkārt zināšanas jaunu pieredzi. Mums notiek horeogrāfija, man ļoti arī patīk dejot, tas arī palīdz dejošana, arī plastika un fiziski palīdz. Un arī runas mākslums notiek, kas arī ļoti attīsta cilvēku runu, un arī būt drošākam par sevi publikā atrasties, jā, un arī judo nodarbības, kas man ļoti patīk. Līdz ar to priekš manīm es uzsūcu to visu, ko 101%, ko var vien dabūt no šī konkursa. Jeta Zeta Zeminēs, Pēters Nekla Vēceles. Tāda situācija bija, ka šeit gāja viens čalis, ja, un viņam nebija laika piedalīties, iet uz treniņiem, ja, un man piezvanīja vakarā, es vispār tur mājās sestdienas skatījos hokeju, ja, un man piezvanīja galvenē, pateica, ka vajag viņu aizvietot, ka viņa negrib ar viņu tālāk sadarboties, ja, un tā arī uzzināja, ka man nākamdien mēs satiekamies, ja, un viņa pastāstīja, ko viņa grib no maniem, kas mani gaida, ko man vajadzēs darīt. Tā arī uzzināja. Pagaidām šeit nekas īpaši tās nenotiek. Mēs vienkārši nākam uz treniņiem. Ja. Bija kaut kādi tur pasākumi, ja mēs tur gājām uz Olimpiku kazīnu. Viss vēl priekš. Visi labi, draudzīgs kolektīvs un nav sliktu čāļu meiteņu. Pirmajā nodarbībā mums bija tur kaut kāda spēle, ja, ka vajadzēja stāties viens pret otru, ja, un neskatoties viens uz otru, apgriezt galvu. Ja. Tas bija ļoti interesanti. Vajadzēja sajust to partneri savu. Tas man iegūmējies. Ja. Konkursā es nokļuvu pateicoties mammai, jo es pati nebūtu nekad saņēmusies kaut ko tādu parakstīties. Tā kā pateicoties mammai tikai es nokļuvu. Viņa bija tā, kas man iedrošināja. Man bija pārsteigums, jo visas meitenes tiešām skaistas, un kā mēs vēl kontaktējām, mēs tiešām sapratu, katrai ir kaut kas īpašs, kā man bija tā kā 50/50. Jā, biju ļoti priecīga. Jā, es jūtu, ka nodarbības palīdz tiešām, jo vairāk trenējas, jo vairāk to mēli miržģa. Tā kā es pat pēc nodarbībām liekas, ka es vieglāk varu runāt. Man ļoti patīk kolektīvs, mēs palikuši vēl draudzīgāk nekā bijām. Vienīgi daudz laika nesanāk pavadīt ar viņiem, jo mums treniņa nodarbības vairāk tuvāk vēl neesam iepazinuši viens otru. Man ir viena meitene, kas liekas, ka viņa varētu būt tā lielākā konkurence. Bet tā es gluži tā neuztraucos, jo kā būs, tā būs. Tas ir labākais. Es skatos, kāds būs ārā laiks Delfos un ieraudzīju to sludinājumu. Un domāju, kāpēc nepamēģināt sevi, jo gribas kādas pārmaiņas savā dzīvē, un tāpēc es nolēmu iet uz kastingu. Pateicu godīgi, ka bija maz uztrukums, jo bija domas, kā te būs, ko te būs, bet viss bija labi, viss bija forši. Un tagad es esmu šeit. Būtu godīgs, runas māksla man iet grūti, jo pirms kastinga es vispār nerunāju latviski, nelietoju latviešu valodu savā dzīvē. Un tagad man ir daudz jāmācās. Es sapratu to, ka man
vajag strādāt vairāk nekā citiem, esmu gatavs strādāt. Viņu rītu, rīpusītu, citu rītu, stību, cirtu. Skola šī ir laikam viena no modernākām Eiropā, kur es esmu bijis. Ja? Lai saprastu, runa neiet par sacensību vietu vai pasākumu kaut kādu organizēšanas telpām. Tieši par vietu, kur stacionāri atrodas paklājs un nekas netiek transformēts un mainīts šeit. Šeit visu laiku notiek tikai judo nodarbības. Ja? Savā neilgā, kaut kur 15 gadu pastāvēšanas laikā, uzņēmusi savā saimē ir 1000 sportistiem, ja? Dažāda vecuma un sagatavotības līmeņa. Teiksim tā, nevis tā skaistums un tā grācija mums ir svarīga, bet tā drošība pirmā vietā. Tomēr viņi nokritīs, bet negūs traumu. Es ļoti ceru, ka tā arī būs, jo tās nodarbības skaits ir ierobežots. Mums izvēlkās ļoti garta procedūra, ja mēs uzņemam audzēkņus šeit. Priekš viņiem tas ir tā saspies, bet cenšamies, ko varam, to darām. Diezgan patīkami strādāt, jo, kad ir kaut kādas atpūtas pauzes, mēs tam padzerties, varam atpūsties. Neviens nekavējas, uzreiz liek latiņu augstāk, varbūt pamēģināsim tādi, pamēģināsim savādāk un diezgan cenšas patīkami strādāt. Jā, nesteidzies. Var arī ļoti labi uz pleca, arī roka paliek, arī ļoti labi, jā. Nebūs tā, ka viņi treniņu laikā satraumē, ka būs kaut kāda, nezinu, lauzt roku un nevaru ne par vienu neko galvot, jā, un gadīties var dažādi. Var iziet ārā uz veikalu un nokrist un salauzt nezinu ko, jā. Kā jau teicu, drošība mums ir pirmā vietā, un es arī to treniņu procesu veidoju tā, lai drošība būtu primāra, ja? Kaut kādas iesildošā daļas, nav kaut kādi ekstrēmi kustības nesagatavotas, ja? Step by step. Viens, tad mēģinām likt otru klāt. Otrs, ja viņi paši kaut ko uzlies un brīvā laikā kaut ko uzdara, par tos atbildību nevar nest, bet manā pārvaldībā, kā teikt, manā procesā, kad es darbojos, es neatļauju kaut kādas tādas darbības veikt, kuras varētu novest līdz traumām. Tu viņam šeit paņem un tu ej viņam uzreiz apkārt. Tas šito roku tev griezīsies kā liks, tā, vienmēr jābūt uzreiz klāt. Daudz tiešāk, ja? Tik klāt, reiz sagriezi viņam virsū. Ciešāk kā viens vesels. Savāci, pievilki, sagriezi. Jā, jo ciešāk, jo tuvāk, jo mazāk traumatismu iespēja. Viņš nokritīs, viņam kritīs virsū ar to lielo fizikas āķi, viņam var izgriezt to pleci. Tuvāk ar viņu kopā. Gatavojam, jā, īpaši priekšnesumu, cik viņš būs īpašs, bet, cenšamies izspiest. Kā jau teicu, to nodarbību skaits ir, diemžēl, ļoti maz. Lai saprastu, ka mēs bērniem kaut kādu pirmo soli, kaut kādu pasākumu vai demonstrējumu sacensībām, viņam vismaz 100 stundas jānodarbojas. Vismaz viņi mācās tikai krist. Viņiem būs vienreiz nedēļā līdz jūlijam. Tas ir ļoti maz un daram, ko varam. Lejam. Jā, un tad rokas. 1, lēnām, lēnāk, 2, 3. Un tad augšā ceļam. Meitenes tikai paceļ, puiši ar kūleni. Hop. Puiši apgriežas, jā. Uzliec. Jums nav, jums tikai un kūlenis. Jūs varat to pašu darīt tikai bez tā kūleņa, jā. Vienkārši uzlikt to vilnīti, jā, virsū un atpakaļ. Var kūle, jā, lai visi vienā virzienā, jā. Skatītāji mums ir tur. Un šodien notiek nodarbība ar judo. Mēs mācāmies izgājienu. Fināli izgājienu. Un pamazām ļoti patīk. Ļoti patīk. Kā nenormāli. Man gribēja vienkārši nodarboties ar tādu sporta veidu, vai boksu, vai judo, un paveicās, ka mums notiek tās nodarbības. Līdz ar to es izbaudu visu to un izmantoju katru iespēju, ko mums tiek pasniegts, kāda jauna informācija, mums paņemienas, viss vienkārši uzdodas. Tu esi kāvies kādreiz, sporta dzīvē? Jā, gadījās. Skolā bija. Dažreiz gadās, bet tas bija tā kā inteliģenti, visu laiku jāmāk iziet no situācijas pareizi. Jā, mums fināla izgājieniem būs Kimernāla. Jā, mēs pagaidām gatavamies tam fināla iznācieniem visus, vai tā, lai būtu perfekti uz 100%. Tāpēc man ļoti patīk runas māksla. Un tā, ka man patīk dejot no bērnības, man ļoti patīk koreogrāfija. Jā, es principā gribēju nodarboties ar runas mākslu un ar judo un dejošanu, un tas viss vienā tādā, kā var pateikt, vienā momentā šitajā konkursā es varu izmantot visas iespējas, ko es gribēju. Tā, ka vienā dienā es piecelos un nolēmu, ka es gribu kaut ko mainīt.
Es domāju, labi, katru nedēļu mēs sākam ar pirmdienu, jā, un sākšu ar pirmdienu, bet tam piecelos ceturtdienu, kā es atceros, paņemu summu un pateicu, nē, es iešu tagad. Un es saku skaitīt visas kalorijas. Jā, man ir dienas sadalītas, katra ēdiena reize. Un man tagad jau trešā burnīca, kuras skaitu visas pilnīgi kalorijas, cik es ēdu, ko es ēdu. Jā, nu man sanāk tā, ka man 3 ir fiziskās dienas, tas ir pirmdiena, trešdiena, piekdiena, kur no rīta es ēdu putru, obligāti. Kad man ir kardio dienas, tas ir otrdiena, ceturtdiena un sestdiena, es neēdu, eju uz tukšo dušu, kardio treniņu. Un pārsvarā es ēdu griķus, tītaru, vistu, kādus salātus, rīsus arī. Bet jāiet 5-6 reizes dienā pa laiciņam, piemēram, man vajag ēst vienā konkrēta laikā. Ja augstskolā man bija lekcijas, saku atvainojiet, man ir jāiet. Tāpēc kaut kā uzsāku sagribējās un jā, es izliku savus rezultātus sociālos tīklos. Man ļoti daudz pierakstījās un saka rakstīt, kā tu to izdarīji, un es sāku arī palīdzēt cilvēkiem. Daži cilvēki pēc manas metodes jau pamazām pierē. Šis, var teikt, ir pirmais gads, kad konkurss atkal atzimst, jo pēdējos gadus viņš īpaši nebija pamanāms un dzirdams. Un tad, kad man aicināja, es ilgi īstenībā nedomāju, jo es sapratu, ka šim konkursam ir nozīme Latvijā un pasaulē, un Latvijas vārds ar šo konkursu var iziet pasaulē, un Latvija var kļūt kārtējo reizi slavena ar kaut ko labu un pozitīvu. Un, manuprāt, tā ir arī ļoti laba skola priekš jauniešiem, kuri var apgūt daudz dažādu mācību. Kā piemēram, mums ir bijušas nodarbības, cigūnu nodarbības ar Dainu Kalniņu. Šeit tagad pie Vsevolod Ziļoni ir runas māksla ar Māru Liniņu. Un tās ir ļoti, man liekas, daudz un interesantas un arī noderīgas tālāk dzīvē lietas. Līdz ar to mēs cenšamies palīdzēt jauniešiem būt drošākiem, drosmīgākiem un, ja ir iespējams un ja viņi nē, tad nest Latvijas vārdu pasaulē. Nu, lielākais ieguvums, protams, ir visa šī pieredze strādāt ar tiešām labiem profesionāliem skolotājiem. Ir pieredze un kaut kāda arī drošības sajūta sevī, staigāt pa skatuvi un runāt, jebkurš no ielas uzreiz nevarēs. Nenoliedzami uzvarētājs pirmās vietas ieguvēji dodas uz pasaules konkursiem. Pasaulē šie konkursi notiek atsevišķi. Es esmu pārliecināts un strādāt ilgus gadus reklāmas biznesā, ka daudziem konkursantiem paveras iespēja arī strādāt reklāmas jomā un konkrēti būt kā reklāmas sejas. Un, protams, aktieru mākslas apguvēji, jeb vairāk atraktīvākie jaunieši ne tikai varētu strādāt kā fotomodeļi, bet arī audio, video un citu veidu reklāmas formos. Uz atlases man ļoti patīkami pārsteidz, cik jaunieši ir zinoši, izglītoti arī valodas ziņā. Un tas, kas ir pozitīvais visā šajā procesā, kamēr notiek nodarbības un kamēr jaunieši ir kopā, ir ļoti pozitīvs gars un nav nekādas ne greizsirdības, ne scēnas. Tieši otrādi viens otram palīdz. Un šis pozitīvais, šis pozitīvisms, šīs labās emocijas, viņas tiešām dod lielu cerību gan mūsu jaunatnē, gan arī tur, kur konkursam vajadzētu faktiski sev reāli arī parādīt un pierādīt varbūt tiem, kuri šodien skeptiski skatās uz šī konkursa atjaunošanu. Čau visiem! Mani sauc Piotrs Ivanovs, esmu uz džudo nodarbībā. Tagad mēs stiepjamies, beidzam mūsu nodarbību, kā parasti. Man ļoti patīk džudo nodarbība. Es domāju, ka, protams, palicies, jo mums te parāda daudz dažādus vingrinājumus, kuri tiešām izskatās viegli, bet ir ļoti grūti. Tagad esmu oficiālais bezdarbnieks. Es nekur nestrādāju pēdējo gadu, jo gribu sevi izmainīt savu dzīvi, un tāpēc esmu atnācis uz šo konkursu.
Tagad es mācos angļu valodu kursu no NVA. Un nodarbojos ar visiem treniņiem, kuri mums dod šīs konkurss. Es vēl neesmu nokavējis nevienu treniņu, jo man tā viss patīk, kas notiek. Man patīk nodarboties ar sevi, ar sportu, ar savu ķermeni. To profesionālu izglītību es tikai pabeidzu 12 klases. Es strādāju tādas vietas kā Maksima, nakts maiņa strādāju pusgadu. Pēc tam es aizgāju uz Hesburgeru restorānu, strādāju tajā kā virtuves darbinieks. Un paralēli es strādāju par fotomodeli. Bet tas nav bieži tā, bet tā kā hobijs, un man tas arī ļoti patīk. Un tad tu izdomāji, ka tev kaut kas ir jāmaina? Jā, es izdomāju, ka man obligāti jāmaina savu dzīvi. Pirmkārt, vajag izmainīt sevi, lai izmainījies dzīve. Un tad es nolēmu iet uz castingu, jo gribu pārmaiņot savu dzīves. Pēc 5 gadiem es sevi redzu tā kā gribu filmētas kādas reklāmas, bildētas gribu, jo man tas, manuprāt, labi sanāk. Un tāpēc domāju, ka es varu veidot sevi tāda modelēšana. Modeļa biznesa. Modeļu biznesa? Jā, modeļu biznesa. Es uzskatu, ka jebkuram misteram, jeb miss ir jāmāk pastāvēt par sevi, vēl jau vairāk misteriem. Un ir kaut kādas pamatlietas, jeb praktiskās nodarbības, kuras, man liekas, jebkuram cilvēkam būtu jāiemācās, jāaiziet. Jo ikdienā tu nekad nezini, kāda situācija var būt, un ja tev ir kaut kāds pamatiņš zināms, tad man liekas, ka tieši var nākt šeit pie Vsevoloda un to apgūt. Jā, fināls mums būs 23. jūlijā. Tur mums būs tiešraide. Tā kā jaunieši nedaudz satraucas, ka tiešraidē, kā saka, nevar otrais ko pārfilmēt, un tur ir jābūt tiešām gataviem 100% un jābūt pārliecinātiem un tiešām jāuzstājas ar smaidu, ar pilnu atdevi, lai šovs izskatītos grandiozi un skaists. Uz finālu mums ieradīsies daudz viesi, ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Tātad žūrijā būs Jānis Šepkevičs, Aleksandrs Vasiljevs, Vsevolods Ziļonijs, tad būs arī no Igaunijas taisa skaistuma konkursiem pārstāvis. Un Sonora Vaica būs arī žūrijā. Tā kā mums patiešām būs daudz latviešu slavenības un arī daudz starptautiskās slavenības un arī uzstāties mums ir liela zvaigznes, ne tikai zvaigznes no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Uzstāsies ir mūsu visiem laikam iemīļotais Justs, uzstāsies arī Defaz un uzstāsies Full Gardens, tas slavenais Lemon Tree. Es uzskatu, ka pelnījuši ir visi. Un man patiešām, es nezinu, es esmu tāds cilvēks, kā es iepriekš teicu, man gribas, lai uzvar visi. Taču, diemžēl, ir tikai 2 uzvarētāji, puisis un meitene. Un jaunieši ir talantīgi, ir ļoti draudzīgi, ir sadraudzējušies, ir izpalīdzīgi, palīdz viens otram. Un pelnījuši ir visi, taču tur, es domāju, būs vairāk ir tas veiksmes gadījums. Uzvarētāja Miss Latvija dosies uz starptautisko lielāko pasaules konkursu Miss Pasaule, Miss World, kas būs šogad. Un uzvarētājs puisis, kas būs Misters Latvija, dosies uz lielo starptautisko konkursu Mr. International. Es domāju, ka tā varētu būt Singapūra, taču tur vēl notiek diskusijas, viss mums jau licence ir.
Mums ir licences, viss jau ir sarunāts, tā kā gaidam uzvarētāju mūsu nākamo Miss un Misters Latvija 2016. Un tad turēsim īkšķus par viņiem starptautiskajā, kā saka, jau arēnā. Un es esmu pārliecināta, ka visi viesi, ne tikai no Latvijas, bet arī starptautiskie viesi, un kad žūrija, viņiem tas būs jauks vakars. Mūsu fināls 23. jūlijas, jā.